būt laikā, būt zolīdam, pielāgoties arī ar savu tērpu konkrētajam vakaram. Tātad nelietot alkoholu, lai būtu kristāls. Nebūs dzert. Tev nebūs dzert. Tev būs būt laikā. Jā. Tev būs būt džentlmenim. Tev būs atvadīties. Šis arī viens no momentiem, kas es pat nezinu, vai es tad neatceros, vai es agrāk darīju tā vai ne. Ka es pateicu visu labu un pazudu. Tas man nepatīk, ka es vienmēr aizēju, atvedos arī lielajos pasākumos, aiziet pie galdiņiem pa vidu pasākumam, paprasīt, apvaicāties, kā viņi jūtas. Tādējādi ar šīm te mazajām mikro epizodēm es veidoju sajūtu par sevi. Lielo bildi tieši tā. Tie puzles gabaliņi jau vācās. Tas nav lielais puzles gabals, tikai tas, ka mākslinieks uznāk uz skatuves, viņš novada un viņš pazūd. Tur jāpastrādā ir ar cilvēkiem individuāli, mazajās porcijās. Un tad tā lielā ainava uzbūvējās un gan katram personīgi rodās kaut kāds iespējas, un tad jau kopā uzņēmumam rodās iespējas. Un tad viņi pēc tam veidojot tādu recenziju, saka, Klau, viss cieņa. Tur bija gan radošais, gan pienesums, gan kārtīga sagatavošanās, gan personīga pieeja.